Labdien vēlreiz, es arī varu Egila vārdiem runājot, pateikties par otru reizi, kas var kāpt skatos. Es šoreiz esmu trāpījis tādā pirmajā daļā, kur laikam nav tik daudz varbūt jādod risinājumu, kā jāizvirz problēmas, un tālāk jau tad otrajā daļā runātāji mēģinās tās problēmas atrisināt. Tad šodien man tas tēma, par kuru es gribēju pacelt šo jautājumu, kas man liekas, ka kļūs arvien aktuālāk, ir par valsts lomu tieši regulas ieviešanas procesā un varbūt nedaudz no savādāka aspekta, kā mēs esam raduši to dzirdēt, jo ja mēs runājam par valsti, tad mēs runājam vairāk par to, kāda tiks papildus normatīvi akti pieņemt regulai, lai viņi varētu ieviest, bet man ir bišķiņi savādāk skatījumus, kur tās problemātika, un es droši vien arī beigās uz visiem jautājumiem neatbildēšu, atstāšu viņus atvērtas, jo tās problēmas noteikti radīsies. Ja? Tad iesākumā par to, kādā veidā šī problēma tiks. Tātad, kas ir tā problēma, par kuru gribēju šoreiz parunāt? Valsts loma par tiesiskiem pamatiem. Jūs visi jau, kā es minēju, ceru, ka esat jau daudz maz informēti par regulu un par esošo fizisko personu aizsardzības regulējumu. Un viens no pamatprincipiem ir likumības pamatprincips, kas saka to, ka jebkurai datu apstrādēji, tātad jebkura dati, kas pie jums atrodas, kurus jūs atdodat kādam citam, kuram jūs mainat mērķus, ir vajadzīgs tiesisks pamats. Un uz doto brīdi jau regulējums paredz parastajiem datiem 6 pamattiesiskos pamatus, ko regula arī īsti pēc būtības nemaina un saglabājot tos pašus, turpina attīstīt, bet arvien vairāk noteikti problemātika radīsies ar to izvēlēties atbilstošo pamatu, jo arī mums izvēlēties nepareizu tiesisku pamatu teorētiski mēs varam nokļūt pozīcijā, kurā mēs tā kā pazaudējam arī šo tiesisko pamatu īsto, un tādā var arī nelikumīgi datu apstrāde parādīties. Un šie tiesiskie pamati ļoti īsi bija tātad piekrišana. Pirmā bija, tātad piekrišana, nedaudz atkārtojot, tas ir tas veids, kādā veidā jūs visgodīgāk ar datu subjektu, jeb ar klientu, jeb ar darbiniekiem, jūs varat tā kā vienoties par to, ka jūs izmantosiet viņu datus. Tātad tā ir vienošanās, jūs dodat kā uzņēmēji un kā datu apstrādātāji pretīm viņam kaut kādu labumu no tā, ka viņš iegūs, ja jūs apstrādāsiet viņas datus, viņš ar to atdod jums savus datus, lai jūs varētu viņus apstrādāt. Bet ar piekrišanām arī, tas jau ir runāts daudz kur un daudz jau, ka tās piekrišanas mums Latvijā ir diezgan tā izpratne varbūt nepareizi attīstījusies. Ar piekrišanām mēs uzskatām bieži vien kaut kādu tekstu, kurš ir ielikts līguma 15. lapā ar to, ka klients kaut kam piekrīt. Tad šeit ir jāatcerās un jāpāranalizē uz regulas stāšanās spēkā, jāpārskata, vai tās piekrišanas viss jums ir spēkā, jo piekrišanai, kā mēs atceramies, ir jābūt aktīvai, ar aktīvu darbību, tātad jābūt kaut kur tas ķeksis ir jāieliek tajā internetu viedē, nevar būt tā, ka man jāizņem ķeksis, tāpat tās ir jābūt viņai brīvai, kas ir, tātad man jābūt reālai izvēles iespējai, un ja man alternatīva ir, ja es neiedot piekrišanu, ja man alternatīva ir tas, ka es netikšu pieņemts darbā vai man netiks noslēgts līgums, tad visticamāk piekrišana nebūs spēkā. Un piekrišanai jābūt informētāji, arī jums jādod pirms tam pilna informācija par to, ko jūs ar tiem klientu datiem darīsiet. Tehnoloģija kāds pieslēdzies. Ko jūs ar tiem klienta datiem tātad darīsiet. Otrs aspekts ir, kas bija otrs tiesiskais pamats, mums ir līguma saistība izpildē. Tātad, kas mums ir nepieciešams, lai noslēgtu līgumu, un vai arī šo informāciju mēs varam apstrādāt līdz līguma noslēgšanai, kas ir ar mērķi noslēgt šo līgumu, ja līguma saistība izpildi. Šis arī ir plaši piemērojams, bet tagad arī arvien vairāk uzmanības tam tiek pievērsts, un arī šis pamats ir diezgan sašaurināts, un ar līguma saistību izpildi vienmēr jāskatās, lai tas izriet no pamata priekšmeta. Mēs nevaram salikt līgumā visādas pienākumus un tiesības, un tādā veidā, kā pamatot šo tiesisko pamatu, mums ir jāizvērtē kritiski, vai tas ir nepieciešams līguma saistību izpildē. Tā kā vien piemērs var minēt, kur nebūtu īsti pamatojums, piemēram, darbinieku dati. Mēs liekam dažādos internetos dzimšanas dienas, darbinieku fotogrāfijas varbūt tās, un iespējams pamatojam to, ka tas ir vajadzīgs darba līguma izpildē. Nav tas darba līguma izpildē vajadzīgs, pat ja tas būs ierakstīts darba līgumā, kādā punktā, lai darba attiecības kvalitatīvi spētu nodarbināt, viņas tā kā īstenot, mums obligāti nav vajadzīgs viņa dzimšanas dienu publikācija. Tam ir cits mērķis, visticamāk, un tas neies zem šī līguma saistība izpildes mērķa apakšā.
Trešais ir arī, kur valsts mūsu vietā izlem par to, ka šis balanss mehānisms ir ievērots un datu subjekta intereses ir aizsargātas, ir uz pārzini attiecinām juridiski pienākumu izpildi. Jā, kas arī ir tagad arī esošajā normatīvu aktā, tur ir viņš nedaudz savādāk, ir, kad normatīvu aktu izpildi, bet par šis ir tas viens, par kuru es gribu parunāt šeit vairāk, jo šeit ir tas, kā valsts var gan mums palīdzēt, gan arī atrast pamatot un atbilstošāku tiesisko pamatu, gan arī var nedaudz sagraut šo iespēju. Bet to nedaudz vēlāk. Un tad mums ir vitāli svarīgs intereses, kas parasti tiek saskatīts tikai ar dzīvības un veselības jautājumiem, un tur zem tā, tas ir tikai tāds izņēmuma gadījums, ja nevar citus tiesiskos pamatus atrast, tad mums jāizvēlās šis ir. Un pēdējie divi ir tātad īstenojot pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras un sabiedrības intereses. Šis bija gadījums. Tātad šis arī kaut kādā veidā saistīts ar valsti, jo šis ir tas, kādā veidā valsts iestādes vai arī privātpersona vai privātiesību subjekti, kuri tad īsteno oficiālās kaut kāds uzdevums valsts, uz kuru pamata varētu pamatot šo datu apstrādi. Pie kā es to atgriezīšos. Leģitīmās intereses. Pēdējais pamats, kurš visticamāk praksē piemērots ir salīdzinoši reti, jo tur mums ir vajadzīgs šis balansa testa veikšana. Jā, tātad mums pašiem ir uzlikta atbildība izvērtēt. Mums vairs nav jāprasa klienta piekrišana, mums nav jāprasa datu subjekta akcepts, bet tā ir mūsu pašu izvēle, kā pārziņa izmantot šo pamatu. Un, ja mēs viņu izmantojam, mums ir jāspēj pamatot, ka mūsu interese, šī leģitīmā interese ir svarīgāka par šo datu subjektu aizskārumu šajā brīdī, kad mēs viņu datus aizsargājam. Līdz ar to, protams, ka praksē šis tiek izmantots salīdzinoši reti, tieši dēļ tā, ka, lai nebūtu jādomā un jāpiepūlās šo balansēt šīs intereses. Bet ko es gribu šodien pateikt, ka principā tā praksa arī Eiropas skaidrojuma, darba grupas skaidrojuma tiesapraksa iet uz to, ka iepriekšēji pamati tiek būtiski sašaurināti. Un principā visreālāk piemērojamie pamati arī paliek pēdējie divi. Ja mēs runājam par valsts iestādēm un privāto sektoru, valsts iestādē šis 5. pamats, un privātam sektoram šis 6. pamats. Un no otras puses arī, tāpēc es gribu arī par šo 3. pamatu parunāt, kur ir valsts iestāde, valstī iespēja mums atvieglot šo darbu un uzdot šos juridiskos pienākumus. Jā, te ir sastruktūrēts nedaudz, ka tad pirmajā gadījumā mums ir vienošanās ar datu subjektu, tad šis balans pats datu subjekts pasaka, kad ir ok, ka jūs apstrādāsiet mans datus. Otrais bloks ir ar zaļo iekrāsotais, tas ir vairāk domāts, ka valsts ir pateikusi, ka tās intereses tur varētu tikt sabalansētas, un 6. tas ir atstāts uz pārziņu atbildību pašam izvērtēt šīs intereses. Nedaudz par šo juridiskā pienākumu veikšanu un par šo problemātiku. Uz doto brīdi tātad šis punkts attiecās gan uz privāto, gan uz publisko sektoru. Tātad, ja mums ir valsts uzlikusi kaut kāds pienākums ar normatīvo aktu, tad mēs varam uz viņu atsaukties. Un, kas ir priekšnoteikums, lai varētu šo punktu atsaukties kā juridisko pamatu? Priekšnoteikums ir tas, ka tam ir jābūt Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktam. Uz šo punktu nevarēs atsaukties, ja tas būs citu valstu tiesību akts, piemēram, ārpus Eiropas Savienības. Tad visticamāk tur būs jāpiemēro šis 6. pamats, ir, kad ir leģitīmās intereses. Un praksa arī, protams, šajā gadījumā nav jāpieturās tikai pie likuma. Tas var būt arī ministra kabineta noteikumi, ja deleģētie tiesību akti, tā kā formai šajā gadījumā varbūt nav tieši likuma spēkā. Jo tagad varbūt ar esošo regulējumu tas dažreiz radīja problemātiku, jo esošajā regulējumā tik noteikts, ka likums nosaka šo pienākumu. Bet regula tad tur ir plašāk, to saka. Bet kas ir tā problēma un kas ikdienā, ko es redzu, ka daudz, piemēram, izmanto šo pamatu un īsti varbūt pareizi, un tādā veidā, kā tas tiek arī Eiropas 29. panta darba grupas atzinumos minēts, ja šis punkts tiek izmantots, tad apstrādātājiem, ja pārziņiem šajā gadījumā nedrīkst būt rīcības brīvības saistību ievērošana. Un te parādās divas, principā, kur mums valsts varētu palīdzēt veidojot šos normatīvos aktus, kādā veidā mums mūsu darbība tiek formulēta. Tātad likumā var, ja normatīvā aktā var ielikt, ka mums ir pienākums kaut ko darīt, bet var arī to atšifrēt kā tiesību, ka mums ir tiesība darīt. Un līdz ko tā ir tiesība, tad tā jau ir mūsu izvēles brīvība to darīt vai to nedarīt. Un tas vairs neiet zem šī tiesiskā pamata apakšā. Un līdz ar to mums ir, ja likums paredz plašu mūsu tiesības, šo rīcības brīvību, tad principā, pat ja mēs to darām uz likuma pamatu, mums ir jāizmanto šis leģitīmo interešu pamats, kas ir 6. pamats, un līdz ar to mums ir jāvērtē, jābalansē šis intereses. Protams, ja likumdevējs ir ielicis likumā šo interesi iekšā un pamatojas, tas mums atvieglo nedaudz šo balansēšanas mehānismu un tā kā pasaka to, ka
ka mēs varam paļauties, ka tā interese vismaz ir leģitīma un nozīmīga sabiedrībā. Jā, uz tā vismaz nebūs varbūt problemātika. Tas mums nedaudz vieglāk to, bet nevar šo vieglu roku pamatot vairs uz šo tiesisko pamatu. Un kas ir arī dažādos Eiropas Savienības tiesas spriedumos un arī šis pašs 29. panta darba grupas atzinumos, ka saka, bet vienalga, lai šo tiesību aktu varētu izmantot, viņam jāatbilst ir vajadzīguma, samērīguma, nolūka ierobežojuma prasībām. Un tas nozīmē to, ka likumdevējam ir pieņemot šīs normas, kurās uzliek par pienākumu kaut ko darīt, arī viņam ir šis balans mehānisms jāveic iekšējiem likumdošanas procesā, kur es varētu apšaubīt, kad uz doto brīdi noteikti ir vesela virkne normatīvu aktu, kur šis samērīgums nav vērtēts un ir pārmērīga data apstrāde. Un te ir tikai jautājums pagaidām atklāts, vai tas kaut kādā veidā ietekmēs jūsu likumīgu datu apstrādi. Jo, ja mēs skatāmies pēc hierarhijas, tad regula ir ar augstāku spēku nekā likums. Un te ir jautājums, vai jūs piemērojot likumu, kurš acīm redzam ir nesamērīgs pret tom interesēm un ierobežojumiem, ja? vai pret jums nevarēs izvirzīt kaut kādas pretenzijas par to, jo regulas spēks ir augstāks. Protams, kad viņas varēs noteikti apstrīdēt, ja, tur Satversmes tiesā, bet tāds jautājums paliek, vai tas ir pārziņa atbildībā pārvērtēt šos te pienākumus, kurus uzliek normatīvais akts. Par tiesībām viennozīmīgi jums ir jāvērtē pašiem arī. Un kas arī ir regula, ko saka, ka šādiem tiesību aktiem, ja tādos tiek šis pienākums noteikts, būtu jābūt norādītam jau precīzam apstrādes veidam un objektam, jau uz kuru tad tiek attiecināt šī apstrāde. Un, jā, kā jūs minēju, tad nevar būt šī nesamērīgā rīcības brīvība, ja uz juridisko saistību ievērošanu, tad zem šī punkta nevar likt apakšā. 5. punkts, kas bija tātad īstenot pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras. Tātad primāri arī viņš attiecās gan uz privāto, gan uz publisko sektoru, lai gan vairāk uz publisko, uz privāto tik tālu, cik tālu tas ir uz tiem privātiesības subjektiem, kuri realizē valsts kaut kādus uzdevumus, vai arī sabiedrības intereses pamato šo tēmu. Un pamatā tad ir šeit divi mērķi, ja? Tātad vai nu šīs sabiedrības intereses pamatojums, ja? Vai nu pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Ja, un šis ir atkal vairāk, varbūt, kur valsts var vairāk izpaužot caur valsts iestādēm. Šeit ir daļēji rīcības brīvība. Tātad mums ir iestādē pašai ir tiesības, mērķis tiek noteikts normatīvā aktā, ar ko viņai tiek uzdots, piemēram, izpildīt kaut kādus noteiktus valsts pārvaldes uzdevumus, bet kā viņa tos uzdevumus sasniedz, ja tas jau ir atstāts šīs te pašas iestādes uzdevumā. Un līdz ar to viņa ir kaut kāda rīcības brīvība. Un arī šajā posmā, ja ir šī rīcības brīvība, tas nozīmē, ka šai iestādei ir jāveic līdzsvarošanas pārbaude, jeb šis balans meklēšana. Un viņi nevar brīvi pamatoties, piemēram, uz vispārīgu normu, kas uzliek viņai par pienākumu piešķirt tiesības, piemēram, realizēt kaut kādas sabiedrības publiskos uzdevumus, un tā kā teikt, ka viņi var tāpēc visu datus apstrādāt, arī viņai jāspēj ir pamatot, kāpēc viņi, lai šos uzdevumus sasniegt, kāpēc viņi tieši šādus instrumentus ir izvēlējusies un kāpēc tieši izvēlas šāda veida datu apstrādi. Un kas mums vēl jāatcerās, ko regula pamaina pret esošo regulējumu, pielīdzina šo punktu, principā 6. leģitīmo interešu punktam ar to, ka datu subjektam ir tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi, ko veic arī valsts iestādes piemēram savu publisko uzdevumu veikšanai. Tas nozīmē to, ko nozīmē tiesības iebilst no regulas konteksta. Tas nozīmē to, ka datu subjektam ir tiesības prasīt, vai jūs esat izbalansējuši manas intereses, un vai tiešām tā uzdevuma sasniegšanai jums ir vajadzīgs tik kardināli iejaukties manā privātajā dzīvē un apstrādāt varbūt tik lielu apjomu manas datus. Un valsts iestādē būs jāspēj atbildēt uz šiem jautājumiem arī šajā datu subjekta šiem tiesību iebilst kontekstā. Ja, tad tas būtu jāvērtē, un arī valsts iestādēm ir ieteikums, ja tad arī šo aspektu, ja pamatojās uz šo, kas arī ir noteikti populārākais tiesiskais pamats valsts iestādēm, ja, tad jums ir jāspēj pārliecināt datu subjektu un iespējams arī uzraudzības iestādi pēc tam, ja, kad jūs esat izbalansējuši šīs attiecības un ka jūsu datu apstrāde ir samērīga. Tad nedaudz varbūt tāda ābec arī, kas būtu valsts iestādēm, šeit likumdevējiem jāņem vērā, vai arī varbūt arī citiem valsts šiem te iestādēm, kuras izdod kaut kāds normatīvos aktus, ja kādā veidā tad varētu būt jānosaka šie juridiskie pienākumi, lai viņi būtu atbilstoši gan Eiropas Savienības tiesas praksē, gan arī atbilstoši 29. panta darba grupas atzinumiem un arī regulas noteikumiem, ja, lai pārzinis
mēs varētu būt pārliecināti par to, ka mums neviens nepārmetīs, ka tas tiesiskais pamats nav īsti pareizs noteikts. Ja. Tātad pirmais, kas likumdevējiem būtu jāizanalizē, ir vai vispār vai apstrādē ir likumīgs mērķis, ja, un ar likumīgu mērķi arī Eiropas tiesas praksa ir atzinusi, ka tas ir principā cilvēktiesību un pamatbrīvības aizsardzības konvencijas šie noteiktie leģitīmiem vispārīgie mērķi, kur, protams, ka tiek precizēti un detalizēti katrā atsevišķā situācijā ir valsts un sabiedriskās drošības intereses, valsts ekonomiskās labklājības intereses, nepieļaujot nekārtības, noziegumus, aizsargājot veselību, likumību un aizstāvot citas tiesības un brīvības, ja tad tas ir jāmaņem par pašu pamatu. Pēc tam, ko likumdevējiem vajadzētu saprast, vai ir neatliekama sociāla vajadzība risināt šo problēmu, vai tiešām tā ir problēma. Ja, jo bieži vien jau varbūt, ka tur nemaz problēmas nav. Līdz ar to ir jāspēj, pirms tiek kaut kāds normatīvs regulējums radīts, ir jāspēj identificēt konkrētu problēmu, ir jānosaka šīs problēmas nopietnība, ņemot vērā gan apstākļus, sekas, kaitējumu, kādas tiks nodarītas sabiedrībai, var tikt nodarītas sabiedrībai, kādas nelabvēlīgas ietekmes var atstāt uz to, ja gadījumā šis jautājums netiks atrisināts. Arī sabiedrības attieksme un uzskati politiskai, vēsturiskai par attiecīgo jautājumu un par attiecīgām lietām. Un ko uzsver ar Eiropas Savienības tiesa, piemēram, dažādos spriedumos, ka tas ir jābalsta uz pierādījumiem, ka tas nevar būt vienkārši apgalvojuma formā, ir jābūt pietiekami ticamiem argumentiem, ka tas mērķi sasniegs šie līdzekļi. Un arī jābūt mehānismu, kā periodiski pārvērtēt vajadzīgumu, jo pēc kaut kāda laika var būt tās, kad šī vajadzība zūd tādā veidā atrisināt šos problēmas. Ja, mums ir daudz kaut kā piemēru minēt daudz, kas varbūt vairāk tāda saista pusēm, datu subjektus ir dažādi publikācijas varianti, kur nodokļu parādnieks grib publicēt, ja, tur vai uzturlīdzekļu nemaksātājs un tam līdzīgi. Ja, un te ir jautājums, vai tas viss ir izbalansēts. Un jāizvērtē, protams, arī samērīgums, kas ir svarīgs arī normatīvā akta radīšanas procesā. Ja, tātad pirmkārt, lai samērīgumu varētu izvērtēt, ir līdzīgi kā privātajiem sektoram, arī pārziņiem ir jānodefinē precīzi mērķis, lai nerastos kļūdas un datu apstrāde neskart lielāku datu subjektu skaitu nekā ir nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai un lai izvēlētos precīzas apstrādes veidus un rīkus. Tāpat tās vienmēr būtu jāizvērtē to, vai esošie pasākumi jau vai nav tos iespējams uzlabot, un varbūt tas, ka tie vienkārši netiek efektīvi īstenot, un tāpēc šis sekas nav, bet bieži vien varbūt tās redzot arī kādas notiek diskusijas pie jaunajiem normatīviem aktiem par pamatojumu, izvēles vienkāršāk ir varbūt ieviest vēl kaut ko klātīm, apgrūtinošāk un tādā veidā sasniegt mērķi, nekā izvērtēt un uz esošiem risinājumiem varbūt viņus tā kā efektivizēt. Un jāpārskata ir vienmēr visas alternatīvas, tāpat kā privātajam sektoram un pārziņiem tas ir jādara, jums jāizvērtē visas alternatīvas, ar kurām varētu sasniegt līdzīgas rakstura rezultātus. Ja, un tikai tad, ja ir pārliecība, ka citi ar alternatīvai pasākumi nav mazāk aizskaroši uz personu privātumu, ja, tikai tad var īstenot šos pasākumus. Un arī jāizvērtē jau datu saglabāšanas periods. Un kas vēl ir, ko regula, piemēram, nosaka, viņi gan to saka, ka tas ir atstāts dalībvalsts ziņā, bet teorētiski varbūt tās arī mūsu likumdevējs izstrādājot šos papildu jaunos normatīvos aktus, kas būs saistīti ar regulu ieviešanu. Regula saka, ka būtu ieteicams arī valsts iestādēm izstrādāt normatīvos aktus, apspriesties ar uzraudzības iestādi, jau pirms šis akts tiek sagatavošanas procesā. Es pieļauju, ka varbūt kaut kur tas tiek darīts, bet to varbūt pajautāt uzraudzības iestādi, bet man ir baža, ka nevienmēr visi normatīvie akti tiek apspriesti ar uzraudzības iestādi, šajā gadījumā Datu valsts inspekcija par to, vai nav kaut kādas citas alternatīvas labākas. Kas vēl ir jāskatās, ir sadarība ar sākotnēji vāktiem mērķiem. Jāskatās, bieži vien mums varbūt likumdevējs grib šos datus paņemt no citas jomas un izmantot kaut kādam citam mērķim. Un te ir jābūt uzmanīgiem ar šo, jo datu subjekts iespējams nevēlējās sākumā vai nezināja, ka tie dati tiks izmantot kaut kādam citam mērķim, viņš iespējams būtu savādāk rīkojies. Tāpēc, ja tie dati tiek ņemti no datu bāzēm, kas ir vākti citiem mērķiem, ir ļoti jāskatās, vai tas mērķis ir saderīgs un vai viņš, dodot šos datus pirmreizēji, varēja apzināties, ka tie dati varētu tikt izmantot, piemēram, šādi līdzīgi jauna mērķa radītiem apstrādē. Un, ko es minēju, tad ir svarīgi tos pierādījumus vienmēr saņemt lai varētu pamatot to, ka tas plānota apstrāde ir vienīgais šis samērīgais risinājums, un to var apstiprināt ar pētījumiem, statistiku, prognozēm. Un apkopojot vēlreiz tā, kāda būtu ideāls tiesība akts, kas noteiktu pienākumu kaut ko darīt, izējot gan no regulas noteikumiem, gan arī no Eiropas Savienības tiesas prakses un 29. panta darba grupas noteikumiem, neliels tās ceļvedis, kam būtu jābūt un arī,
kas mums droši vien kā pārziņiem būtu jāņem vērā, skatoties, vai mēs šo tiesību aktu varam ļoti droši atsaukties vai nē, ir jābūt iekļautam būt apstrādājamo personas datu veidiem, noteikti datu subjekts, kuru dati tiks pakļaut apstrādē, datu saņēmēju kategorijām jau būtu noteiktām mērķu ierobežojumam, lai nevarētu izmantot šos datus plašiem mērķiem. Ievākto datu glabāšanas ilgums jau būtu jāizdiskutē un jau likumdevējiem būtu jānosaka. Un garantijas personas datu aizsardzībai. Šis ir vēl viens aspekts, kas man nedaudz rada bažīgi, varbūt tās uz nākotni kādā veidā varēs tikt piemērots. Un, ja pa parastajiem datiem es vēl varētu teikt, ka droši vien, ka tā nebūtu pārziņa atbildība, ja tas normatīvais akts uzliktu pienākumu izpildīt kaut kāds noteikts datu apstrādes darbības, bet viņš pats pēc sevis, pēc būtības neatbilst varbūt visām šīm ieteicamajām minimālajām prasībām, kurām normā būtu jābūt iekšā. Bet attiecībā uz sensitīviem datiem regulas punkts, es atļaujos viņu nocitēt, arī šeit ir diezgan interesants, un viņš saka tā, ka atkāpties no aizlieguma apstrādāt īpašu kategoriju personas datus būtu jāļauj arī tad, ja tas paredzēts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, un ja ir paredzēts atbilstošas garantijas personas datu un citu pamatiesību aizsardzībai. Un šis jau rada jautājums, vai sensitīvā datu gadījumā, ja likumdevējs nebūs ievērojis un paredzējis šajā normatīvā aktā atbilstošas garantijas, vai mēs drīkstam atsaukties uz šo tiesisko pamatu un viņu izpildīt uz šī te. Jo tas nozīmē to, ka principā arī mums kā pārzinim būtu jāvērtē, vai tas normatīvais akts atbilst šim regulas noteiktām prasībām. Bet tas noteikti paliek nākotnē, droši vien atbild, kā tas tiks realizēts, bet kā problēmātika šeit saskatām ir. Un vēl pēdējais, ko es arī gribēju vēl vienu, kur varbūt mums aktualizējās un ir pēdējā laikā bijušas aktuāls problēmas, ir datu atkal izmantošanai, atkal saistībā varbūt ar valsts iestājas datu apstrādē. Un bija viens brīdis, ka atkal izmantošanas jautājums tika kā ar karogu iet pa priekšu, un ka atkal izmantošana nozīmē to, ka var jebkuru informāciju, kas atrodas datu valsts pārvaldes iestāžu rīcībā, mēs varam brīvi izmantot jebkādiem mērķiem, atkal izmantojot, tad tas īsti pareizi nav. Un pēdējā laikā arī esmu dzirdējis, ka notiek iniciatīvas par to, ka vajadzētu šo sakārtot jautājumu un atkal izmantošanas jautājumu precizēt, jo arī gan 29. panta darba grupas atzinumi nosaka to, ka atkal izmantošana nenozīmē, ka var brīvi, neievērojot datu subjekta tiesības uz datu aizsardzību, īsti ar šiem datiem rīkoties pilnīgi bezmērķīgi un ar citiem mērķiem nekā tikt ievākts. Tad vienalga ir jāizvērtē atkal izmantošanas gadījumā, kādiem mērķiem mēs šo informāciju kā valsts iestādi nododam šim atkal izmantotājiem un ko viņš ar viņu darīs. Tātad līdz ar to katrā atkal izmantošanas gadījumā būtu jābūt datu aizsardzības ietekmes novērtējumam, pirms šie dati tiek nodoti uz āru šiem atkal izmantotājiem, jo mums ir jāapzinās arī tas, ka tik līdz dati tiek atdoti uz āru, tā mēs jau viņus vairs nevaram izkontrolēt, lai arī kā mēs viņus gribētu. Un līdz ar to jābūt pirms tam šim novērtējumam veiktam, jāsaprot, kāpēc mēs dosim, kam mēs dosim un kā mēs izkontrolēsim tos atkal izmantotājus, ka viņi pirms šos datus izmantos konkrētam mērķim. Tātad arī par šo novērtējumu, kas būtu jāveic šajā novērtējumā. Novērtējums ir jāveic pirms datu nodošanas atkal izmantošanai vienmēr, nevis pēc. Jānosaka ir juridiskais pamatojums gan informācijas izpaušanai, kas var būt atšķirīgs, gan arī pamatojums atkal izmantošanai, jeb šim te saņēmējiem datu. Ir jānovērtē iespējamie mērķi informācijas izmantošanai un šo mērķu sadarību sākotnējiem informācijas vākšanas mērķiem, gan no konteksta ziņas, gan arī pamatotās cerības uz turpmāku izmantošanu. Un tas nozīmē to, ka ja dati ir vākti kaut kādam vienam mērķim, kas varbūt ir valsts kaut kādas ekonomiskas lietas un tam līdzīgi, mēs nevaram paņemt un pēkšņi tos datus izmantot pilnīgi citiem un atžgārniem mērķiem, kur datu subjekts iesniedzot šos datus pat nebija rēķinājis ar tādiem, kas būs. Es te negribu varbūt saukt šoreiz piemērus ar vārdiem. Un arī tas aspekts, kas izriet arī no darba grupas atzinumiem un arī no tiesas prakses, ir tas, ka ja dati jau ir publiski, tas vienalga nevar pieņemt, ka viņus var apstrādāt jebkādā nolūkā. Tas, ka viņi ir publiski, tas varbūt padara vieglāk iespēju šo balansu testa rezultātā nodot šos datus uz āru, bet nekādā ziņā tas nepasaka, ka jūs varat jebkādiem mērķiem šos datus izmantot. Vienalga arī tajā gadījumā jāvērtē, kāpēc un kādam mērķim šie dati tika radīti publiski, un vai mēs viņus varam pēc tam nākotnē mainīt šos mērķus, un tas neaizskars pārāk šo personu, kurš dati ir publiskot, jo tā iespējams viņam varbūt radot kaut kādu ierobežojumu, kaitējumu.
Un jāizvērtē vienmēr nododamais datu apjoms, ievērojot proporcionalitātes, bet datu minimizēšanas principu. Tas nozīmē, ka pirms šīs izvērtējot vai šo atkal izmantošanā datus nododot šo datu plūsmu, jāsaprot, kādam mērķim izmantos šis atkal izmantotājs, un ir jāspēj kontrolēt un nodot šos datus tikai tajā apmērā, lai nodrošinātu šo te datu izmantošanu atbilstošiem mērķim. Jāizvērtē, protams, arī ietekmes datu subjektu, ja tam jaunam mērķim tiks izmantot, vai kādā veidā tas aizskars viņu. Un arī, ko 29. panta darba grupa saka, ka atkal izmantošanas gadījumā arī primāri ir jāizvērtē pirms, vai mēs nevaram šo pašu atkal izmantošanas mērķi sasniegt anonimizējot datus. Varbūt, ka nevajag nemaz dot datus ar vārdiem un personas datiem, ka pietiek šo mērķi sasniegt, ja iedod statistiskus datus, vai anonimizētājs. Bet, ko darba grupa ir norādījusi, ka šo anonimizēšanas pienākumu, ja tāds tiek izvēlēts, to nedrīkst atstāt atkal izmantotāja ieskatā un nodot viņam šo pienākumu. Ja pašai iestādē, pirms viņi nodot šos datus ārā, ir jāveic anonimizācija, viņi nevar atdot šo atkal izmantotājiem, uzticēt šo darbu darīt. Un labā praksa arī ir jāpiemēram pirms atkal izmantošanas noskaidrot šos dažādos viedokļus, gan uzklausīt visas ieinteresētās puses, gan atkal izmantotājs potenciāls, gan arī šajā gadījumā arī pieņemsim, ja ir iespējams dažādas sabiedriskas organizācijas, kas aizstāv šajā gadījumā datu subjektus. Jā, tur vien patērētāju tiesību centrs, arotbiedrības, tur iet runa par tādiem datiem vai citas organizācijas. Tātad ietekmes rezultāts, nosakot arī atkal izmantošanai nododamā data apjomu, datu ievākšanas laikā, ja nodrošināt datu subjektu ar atbilstošu informāciju par datu apstrādes mērķiem. Tātad, ja jūs būsiet laicīgi izvērtējuši to datu nodošanas un atkal izmantošanai vajadzību un mērķi, ideāli jau jūs neatbrīv arī jums jāinformē pēc regulas datu subjekts par to, ka viņi dati tiks apstrādāt arī šādam mērķim. Un tāda labā praksa būtu, ja jūs jau laicīgi zinātu par to atkal izmantošanu, tad ievācot pirmreizēju šos datus jau norādīt personai uz to, ka viņai būs iespējams, ka tie dati tiks izmantot arī tādā mērķī. Pirms pēdējā slaida negribēju rādīt, tas ir tāds... pēdējais arī gala vārdi, principā. Un kopumā tas mans arī vēstījums, ko šoreiz gribēju, kad valsts mums šajā gadījumā var palīdzēt daudz, kur šos tiesiskos pamats precīzi noteikti, jo savādāk mums pašiem ir jāizvēlās šis 6. pamats vai 5. pamats, kas liek mums pašiem balansēt šīs intereses, un tas nozīmē, ka mums ir jāpierāda būs, ja datu subjekts iebildīs par to, ka mūsu prāt viņas ir pamatotas un savādāk šo mērķi sasniegt nevarēja. Jāpublisko arī datu atkal izmantošanas noteikums būtu, lai visiem būtu vienādi konkurences iespējas un paredzēt pasākums, lai nodrošinātu, ka mērķi ievēro šis atkal izmantotājs. Nobeigumā es gribēju atsaukties uz vienu man simpatizējušu ģenerāla advokātu, kurš arī mēdz savos skaidrojumos, un ko viņi sniedz Eiropas Savienības tiesai, izmantot arī dažas neformālas tādas piezīmes. Un šīs ir piezīmes no lietas pret Latvijas lietā, un es gribētu novēlēt, lai nākotnē mums nebūtu šādas piezīmes tik daudz. Šis, piemēram, viens gadījums, kad šī lieta ir vēl viens gadījums, kurā datu aizsardzības tiesību aktu mērķi iekļaujas un ir izmantoti diezgan pārsteidzošos apstākļos. Zināms izpratnes grūtības saistībā ar datu aizsardzības noteikumu saprātīgu izmantošanu un darbību šī lieta rada ne tikai neinformētam novērotājiem, bet arī viņam. Kā es redzu, tad saprotu, ka pat viņam bija neizprotams, kā var būt problēma tajā aspektā, kas tika pagriezts, varbūt šajā gadījumā strīdās starp divām Latvijas gan iestādi un subjektiem. Un otrs arī, ko viņš nobeidz, ko es vēlētos novēlēt visiem, piemērojot regulu, jo skaidrs, ka jautājumi vienmēr būs, un arī viņa vārdiem tad visbeidzot veselais saprāts gan nav tiesība avots, bet tam noteikti būtu jāvirs šo tiesību interpretāciju un būtu ļoti bēdīgi, ja personu datu aizsardzība pārvērstos par šķērsli, ko rada personas dati. Tāpēc es vēlos novēlēt arī visiem juristiem un speciālistiem, tomēr censties atrast to risinājumu, lai tam biznesam arī ir labi. Jo vienmēr jau, laikam, labākais risinājums ir aizslēgt to bodu ciet un datus neapstrādāt, un tad viņi visdrošākajā vidē. Bet tāds jau mērķis šai regulai nav. Mērķis regulai ir, lai attīstītos arī ekonomiskā izaugsme, un tiešām, lai veselais saprāts ņem par šo virsroku un lai spētu piemērot adekvāti šīs normas. Un šim arī uzraudzības iestādē tāds pats novēlējums, ne? Labi, paldies, tas no manas puses. Sirsnīgs paldies
par aizraujošu ceļojumu, tieši raugoties uz, droši vien valsts, un ne tikai valsts pašvaldību iestāžu. Jautājums varbūt tās, vai, teiksim, valsts akciju sabiedrības tur ietilpst tajā paciņā un tā tālāk. Tev jauka paciņa no stendera. Varbūt kādam ir kāds jautājums? Jo man godīgi jāatzīstās, es pats neesmu jurists, līdz ar to man ir mazliet sarežģīti tev uzdot jautājumu, bet tu pieskāries atkal izmantošanas tēmai, un tur bija tas sakrālais teikums, ka tad ir atkal, ka katrā atsevišķā gadījumā atkal ir jāvērtē datu izmantošana, šis te pamatojums un tā tālāk. Un es domāju, vai es kaut ko nepareizi izprotu, ko darīs Igauni, ja viņiem jau no kura gada ir šis te princips, ka datus drīkst paprasīt vienreiz no subjekta. Tad viņi ir atkal jāizmanto visu laiku, nepārtraukt. Nē, te ir jautājums, te jau nav jāprasa vēlreiz, te ir jautājums, tas ir jātiek dati paprasīti kaut kādam mērķim, negribās saukt vārdus, bet kaut kādam, pieņemsim, jūs nerēķināties, ka to, ka jums tie dati tiks publiskot kaut kur un tik plaši izmantot, jūs varbūt tā brīvāk tos datus iedodat. Un tāpēc ir jāstāsta, vai tas mērķis ir samērīgs. Ja tu, piemēram, esmu devis, lai zinot, ka tie dati nokļūs publiski, piemēram, lai pārbaudītu komercreģistrā, vai es esmu valdes loceklis, es apzinos, ka tie dati būs publiski, un viņi tiks bet viņi tiks izmantot ar mērķi saistībā ar manu sabiedrību, ka, lai varētu pārliecināt, ka tas parakstīs tikai persona. Man droši vien nav sagaidāms, ka kāds šo datu bāzi visu paņems un izmantos kaut vai ieliks kaut kādā iepazīšanās portālā, saliks iekšā visus datu veidus, un kā lai daudz klientu būtu izskatītos. Jo iesniedzot tos datus, es nerēķinājos ar to. Tas varbūt tas pārmērīgs piemērs, bet doma ir tāda, ka jāskatās šis balans, vai es tiešām varēju sagaidīt, ka tie dati tādā veidā tiks apmēram. Te neiet, varbūt runa to, ka vēlreiz jāvāc, bet kaut kāds informēšanas pienākums iespējams, ka jāizpild, jāizdomā, kā to informēt šo subjektu. Labsi. Paldies, vēlreiz sirsnīgi aplausi, starpbrīdī ķeriet Ivo pie rokas.